Šeit ir tik laba atmosfēra. Nē, nu šodien šeit jūtās riktīgi oficiāli, riktīgi forši sajūta, ka tās tribiņas apkārt ir. Uzreiz tāds sajūta, ka ir nopietnas sacensības un uzreiz vairāk motivācija trenēties un kapāt sacensībās. Stadions patīkam, tāda laba atmosfēra šeit ir. Jā. Šodien sniegumu vērtēju ļoti labi, kā ir izsvietis jauns sacensību rekords. Un tā arī bijām ar treneri plānojušies, biju gatavi skriet un laiks ir lielisks, vieta lieliska, tāpēc liels prieks par šīs vietas sasniegto. Es jutos ļoti labi, esmu priecīgs uz savu sniegumu un es zinu, ka es varu labāk, tāpēc jā, tad jau līdz čempim. Šodien gāja diezgan forši, labi laika apstākļi. Viss bija labi, ļoti stadions, atmosfēra, viss bija ļoti labi. Es vienmēr klausos nereāli traku mūziku pirms starta un galvenais ir koliņi līdzi. Šajā sezonā es esmu pasākusi sacensību rītā, lasot mājās, pavingrot, lai es tā kārtīgi pamostos, un es teiktu, ka tas varbūt ir palīdzējis. Visticamāk sapīt labi matiņus, lai skrienās viegli, bet galvenokārt jau labi sagatavoties jau iepriekš un būt gatavai starta signālā. Es saprotu, ka man rutīna tieši sliktāk padara to. Man nav jābūt rutīnai, tad kā ir, tā ir. Nu, jā, izguļos no rīta. Dažreiz neēdu brokastis un 40 minūtes pirms starta izvēru Red Bull. Tā ir man rutīna. Aizvadīju daudz labi, smagi, grūti treniņi, tā kā darbs atmaksājas, un startēt bija fantastiski. Jā, es ierados un es biju ļoti patīkami pārsteigta. Šī varētu būt mana jaunā mīļākā sacensību vieta. Tiešām ļoti forši.